Sveiki, draudziņ! Nu, kas tad tev ir noticis? Tev kāja būs lengana, viņa tev ies tā kā tāda aste, nenovērtējama. Kā tu atceries dienu, kad guvi traumu? Jo tā ir ļoti smaga trauma. Es to dienu atceros kā parastu pirmdienu. Tieši tad, kad es skrēju apkārt micītei, es sadzirdēju ļoti lielu krakšķi. Kas notika tieši pēc traumas? Varētu būt vai nu priekšējās krustiniskās saites, vai ir aizmugurējās. Šeit ir jāskatās rentgens. Nu jā, te ir ļoti labi redzams. Bet turpmākajā, ja tu neko nedarīsi, tu vari vienkārši šo celi zaudēt. Kāds bija lielākais izaicinājums, ar ko saskāries pēc traumas? Tas sāpes, kad tu nevari spēlēt futbolu. Īstu cilvēku pieredze, profesionāļu stāsti un padomi. Skaties raidījumā Sapņu pārāvums jau 15. decembrī.